Nu, ko esiet sveicināti kanālā Labās lietas. Un šodien stāsts par zāli. Nu, ne to zāli, ko pīpē, bet to zāli, ko trimmerē. Šodien mūsu varonis šis te Devalds. Bet parunāsim arī par šo veco labo zēnu, par elektrisko Bošu. Un kāpēc ir vērts paņemt un nomainīt benzīnieku vai šo te elektrisko brīnumu uz akumulatornieci. Pēc idejas pirmā atšķirība ir tāda, ka šiem te motors atrodas nevis šeit galvā, bet atrodas šeit te rokas šajā galvenajā modulī, ja, tieši tāpat kā benzīniekiem. Tā ir viena lieta, nu, svara balanss un pārējais. Protams, arī svars nav salīdzināms. Nu, teiksim, cik svēr pat ar akumulātoru šis un šis. Tā ir viena lieta. Galvas principi. Galvas principi automātiskā auklas pārdēvē, teiksim tā, zāles sargs, jā, un tā tālāk. Tā kā šis mazulīts ir savu nokalpojis un dosies pensijā, taču mēs paņemsim no viņa kaut ko līdzi. To es jums parādīšu vēlāk video. Tātad par šito brīnumu. Jautāsiet, kas šitāds nenāk komplektā? Jā, šitas nenāk komplektā. Tātad šito es izdomāju noskrūvēt un adaptēt no iepriekšējā šitā mana vecā Boša. Protams, nu, pa ideālo te vītni te tas satvēriens nesagāja, tai skavai plastikāti, bet, nu, bišķiņ, kā saka, piestrādājām un ir ok. Un faktiski, es jums teikšu godīgi, sāksim tūlīt maukt, bet, nu, jau intuitīvi man šķiet, ka tomēr ar siksnu, lai gan svars ir, nu, kā šķietam baigi viegls, bet ar siksniņu tomēr ir cita lieta. Tā kā, nu, kaut ko te katrs var izdomāt, protams, gaumas jautājums, nav spiesta lieta. Bet, nu, ja var kaut kādu siksnu dabūt, iespējams, te var kaut kādu skavu uzskrūvēt, nu, viela pārdomām. Ja? Tā kā šī vēl viena laba lieta, padomājiet, varbūt ir iedvesma, idejas apgrēdot arī jūsējo. Jo standartā, jā, šitiem tās siksnas nenāk. Un es jau iepriekš zinu, ka cilvēks sūdzas, ka tas rokturis ir pa tuvu. Ja? Viņam būtu bijis jābūt šeit, kur ir šī te locījuma vieta. Jā. Šeit te, bet, nu, šis mehānisms tad, nu, traucē. Ja? Tā kā tā, locīšana laba štēle, bet, nu, pēc būtības būsim reāli, nu, kurš no mums baigi viņu kaut kur šitā vadās, jā. Tā kā visiem, kam ir privāta mājas, nu, es domāju, 99% stāv šādā te saliktā veidā, vai ne? Tātad šī ir galva, jā, klasiski šī ir tā pati galva, kas, nu, lielākā daļai šo te trimmeru, jā, uzspiežam un tādā veidā darba laikā arī dabonām auklas pagarinājumu, nu, cik nu tās poli tur ir iekšā. Ja mēs paņemam šo te nost, ja, un tad mēs te redzam šo te konstrukcijas poli, kā viņi pēc tam uztina. Principā, nu, tie, kas strādājuši ar tiem trimmeriem, faktiski tur viss ir skaidrs. Nu, lūk. Kas ir īpatnība? Protams, šo te galvu var arī nomainīt. Pēc būtības leģendas klīst, ka
šīs te galvas var, piemēram, nomainīt ar kaut kādām Husqvarnas galvām. Ja? Lai to izdarītu, jebkurā gadījumā, lai galvu noņemtu, būs vajadzīgs skrūvgriezīts, kaut kāds parastais, nu, vai kaut kāds stienīts maziņš šaurs. Un te ir tāda gropīte, ieliekam iekšā un griežam it kā ciet pretēji pierastējam, ja? Jeb pa pulksteni. Griežam un skrūvējam nost. Nu, lūk, galva ir nost. Un būtībā, nu, tad, ja ir vēlme eksperimentēt, es padomāšu, iespējams, uztaisīšu video, nopirksim Husqvarnas vienu galvu, parādīšu tūlīt, ielikšu attēlu, ko es esmu atradis. Varētu būt variants, nu, ka ir labāks. Ko es paņēmu klāt? Tātad paņēmu FlexVolt 9 ampērīgo akumulātoru. Liekam šito iekšā. Šitas ir mums pilnībā uzlādēts. 9 ampērstundas. Labs klucīts, laba bulciņa, kā saka. Liekam iekšā un skatīsimies, kas mums sanāks ar šo te mazulīti mūsu aptuveni perimetrs gar sētas līniju, nu, plus mīnus 200 metri. Tā kā patrimerēsim kārtīgi vēl starp tūjām, pastrādāsim šādas tādas te vēl dobītas, smilškasts, nu, viss kā jums patīk, kā jums pašiem ir. Tā kā paskatīsimies, cik laba lieta ir šis te mazulītis kopā ar mūsu apskatīto upgrade. Tā kā liekam virsū un, nu ko, sākam darboties. Tātad priekšstatam. Šeit es esmu paslinkojis, gaidīju devaltu. Tas jums vienkārši tā priekšstats, ar ko man te būs jācīnās. Nu, viss iespējamais būs challenge. Paskatīsimies, īsāk sakot, tīrīsim visus kaut kādus gandrīz 200 metrus. Paskatīsimies, kā ar to baču šitas viss pasākums šeit te noritēs. Mani secinājumi. Tikko šitas te mazulīts sagura. Nu, tā tad 9 ampērstundas 40 minūtes. Bet 40 minūtes, nu, tiešām tāda hardcore zāle. Jā, nevis 40 minūtes vienkārši smildziņas gar sētu, bet tāds kārtīgs trimēšanas, tāds, nu, zin, tāds komerciālais pasākums, jā, ko trimē parasti ar benzīniekiem, jo bija ielaidis. Tad, principā, nu, ok, jūsu tādā sadzīves gadījumā vēl 10 minūtes, nu, es teiktu 50 minūtes ar 9-nieci aķi, nepārtraukta darba ar šitādu te FlexVolt. Nu, man grūti teikt, teiksim, cik būtu ar standarta 5-nieci, kas daudziem ir mājās, nu vai nu 5-nieci vai 6-niecis, nu es domāju, nu tad tur teiks kāda pusstunda. Bet, nu tāda nepārtraukta, ritīga darba. Nu, pusstunda 40 minūtes. Kas vēl? Principā var strādāt bez siksnas, var strādāt, būtībā sanāk atbalstīt
šeit uz apakšdēlma, ja. Var strādāt, principā visu laiku high. Nu, es nezinu, kam tas low ir domāts, maybe. Ļoti labs vairogs. Jā, principā, nu, daudz labāks nekā mans iepriekšējais mazais. Ērts, jaudīgs, lai gan ir 18. Un šajā sakarā Devaltam, nu, līdzīgi kā citiem ražotājiem, viņiem ir vai nu 18 sērija, nu, mums Eiropā, vai nu 54 voltīgā sērija. Nu, Jeņķos tas ir 60 voltīgā. Jautājums, vai man privāti mājā, dārzā, nezinu, teritorijā, sadzīvē vajag 54 voltīgo mahinu? Es saku nē, drīzāk var ņemt šito te un aķīti. Ja, tā tad lielāku aķīti un iztikt ar 18 voltīgo. Vai šis te 561 ir laba lieta? Jā, šis te Devalts ir laba lieta. Tā kā rekomendācija un paskatīsimies, kā ilgtermiņā šis kalpos. Spole strādā labi, padeve strādā labi, bišķiņ tin virsū. Jā, bišķiņ tin virsū, bet nu, tas ir viss sīkums. Auku lēd normāli, nekas pārdabiski anomāls. Tā kā laba lieta, 561. Devalt 18 voltīgais streamers, bet ņemam vienu lielu aķīti. Ja jums ir 5 mājās, paņemam 9, saimniecībā noderēs flekšos, zāģos, figūru zāģi, flekši, vienalga. Nu, tur varbūt arī kaut kāda motorzāģi, vienalga jebkās. Tā kā tā, visiem čau un tiekamies jau nākamreiz.